atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Pēdējās dienās jaunie mūziķi sākuši apspriest, ka diviem dalībniekiem, Oskaram un Kašaram, iepatikusies efektīgā blondīna Sandija. Trīsstūrī iesaistītie puiši šīs runas sākuši atspēkot, bet meiteni viss dzirdētais novedis pat līdz asarām. Oskar, es zinu, ko tu darīji pagājušajā vakarā. Kāda iespēja? Kāda iespēja? Parādi mums visiem. Ko tu darīji? Nu jā, ko tad es citu varu darīt? Es nevaru saprast, Oskaru, tev tiešām patīk tā aizņemtas meitenes lenkt. Kāda iespēja? Nu nē, protams, ka nē. Kāda iespēja? Protams, ka nē. Tu redzi, ka Sandija ir aizņemta, viņa ir ar Kašaru kopā. Labi, pagaid. Mēs esam brīvi Nē, jūs esat kopā, bet mēs neesam kopā. Es viņu pilnīgi neko... Lai ko jūs tur redzētu, es tā daru ar visām meitenēm. Es tāds esmu vienkārši. Ar pilnīgi visām, jā? Nu nopietni. Es esmu tāds... Mau! Nē, Karim, Oskars jauns gejīts muteļie, labot. Jotīs ģēr. Labi, Oskaram vakarā bija jūtu uzplūdi un, protams, kad... Es vienmēr kļūstu mīļš pēc... Mūsu pieprasītākā meitene Okartas skatuvē, protams, ir Sandija, un kā Oskars šodien mums izteicās, mūsu šoviņā ir tikai viena izklaides iespēja, un tā pati sēž pārdomu mājā. Hāri, tas nav smieklīgi. Tas ir stūbi. Skatāmies video. Es tikai, ka viņš stāv lasīt, tas pilnā līgojas, Sandijs stāv, viņš tāds Mālis, ka viņš trāv kaut kur nepareizi, gribēja nesabučot Sandiju, viņš pilnīgā lodā. Viņš reāli ietimātās, gribēja. Bet tā, es viņai teicu, ja viņai, ka viņa par tiem šoviem tur izskaidrojas, saka, beidz, dzīvē noteikti tā kā jānotiek, dzīvē viss noteikti tā kā jānotiek. Es mācam skaidru uz tādu Ameriku. Es mūsu Pavarotti un cienīšu Pavarotti! Kā? Mēs vienkārši... Ko tu tagad top? Tu būs vēl nākošā. Pāroņi viens otru sāti, ja? No rīta piecēlās, tu neko nesaprotu. Ar vienu gaitu. Es atceros, bet es šo nekaļīju viņu, come on. Es tur stāvu. Es tā daru. Jā, es gribēju nopietni, ka es tā daru vienkārši, bet es tā daru vienmēr. Jūs tur mūlat, jūs! Tāpēc, ka viņa reāli pati nezinu, ko viņa grib pie viena, pie otra, un tā Kašar man tikko čatā ierakstījis, var nolasīt. Kašars jau visiem vakar arī aizgāja tur pie toaletēm kaut ko runāt. Sandija aizvilka, ka tur dusmīgs bija Viņi melo, neklausieties, viņi melo, tā galīgi nav. Kašar, ko čatā raksta? Kašar, jūs tur nerunājāties divatā? Jā. Vakar. Bišķiņ. Ko tu raksti? Ar ko tu runājies? Ar Sandiju. Un Oskars tur kaut ko bija līdzi Sandija virsū un Kašars uz Oskaru sāka. Jūs jocīgi esat? Nē, tā galīgi nav apsies uz Martu, viņi melo. Reāli, šies te Oskars. Lūdzu, beidzat šitās muļķības. Jā, īstenībā, tāpēc, ka Kašars laikam šajā vakarā bija plānojis kaut kā, zin kā, Nopietnāk beidzot aizsāk to visu. Nē, man bija nopietni plāni, gribējās jau, jā, bet tā jau arī es piekrītu viņiem, raudāt. Bet zinu, ko skatītāji bija pamanījuši to, ka arī Oskars bija gājis tā kā Sandijai mutes dot, vai ne? Jā. Un Kašars esot diezgan tā, saskābis tad. Bet mēs pat Zini, klausies, Hari. Iet vannā Sandija, tur Oskars visi vannā sēž.
Un Oskars sāka līst, laikam, Sandijai kaut kur tur zem kleitiņas vai kā. Sandija tik, Oskar, nē! Un Kašers, kas notiek? Un Sandija ceļās, un Kašers uzreiz pie vannas klāt, viņai aiz rokas. Oskar, nelien viņai zem biksēm. Un viņš riktīgi. Tur visi mulda. Un arī Intriganti. O jā, Sandy, kas ir skumjas? Oskars dūra, tā arī nenodūra. Kurni. Harri. Oskar, nu stāsti. Ko man stāstīt? Nu, jūs mani, acīm redzot, nepazīstat. Man ir tā, ka es jautrā prātā un arī pilnīgi nejautrā prātā esmu tāds mīlīgs cilvēks. Man patīk mīlināties ar savām draudzenēm visādām, un tāpēc Sandija viens no upuriem vienkārši. Oskar, nestāsti. Tur nav, pret viņu nav kaut kāds konkrēts mērķis, nebija viņu tur nozīst man vai ne, un tā. Tāpēc, ka, ja man patiešām kāda meitene riktīgi patīk, tad es no viņas drīzāk stāvēšu kilometru attālumā un būšu pilnīgi piečurās biksiņas. Tas arī tik nepatīk. Nē, tā nav, vienkārši es... Nu kā tad ir, patīk vai nepatīk? Nu patīk, man visas mīļos. Tas ir normāli, viņa ir pievilcīga meita. Buč. Skaista sieviete. Jā, tikai, ka man vienkārši ko uzteikt. Es vakar bučoju arī Antru un Martu vispār, man liekas. Jā, viņš tas ir Sabīne, es visā tajā laiku vakarā dibinu tur līda virsū. Kruši tur lencīts man. Viņš arī uz manīm tā dīvaini paskatījās. Tikai es bišķi jau sabījos. Oskar. Netaisi. Nu tā redzi, nu viss ir kārtībā tur. Sandija, kā ir, tu nejūties tā, kad starp diviem dzirnakmeņiem? Abi dzirnakmeņi starp citu blakām sēž šobrīd. It kā, nu viss kārtībā, čautas, tas nav. Davai pasmēr par visu šito te, Man liekas, viņi par to priekalu, par to izklaidi. Jā, tas nebija forši pateicis. Nē, neteikt, es to biju... To jau Oskars teica. Tas bija joks šodien. Tas bija reāli joks, nu kaut kā. Man jau ir tādi citreiz tādi baigi ironizēti jociņi, un Sandija bieži vien viņus nesaprot. Un viņa jau reāli bija tikusi pāri šim jokam un jau piedevusi man, bet ne, tu atkal uzplēs veco rētu. Sandy. Sauču. Kašer zin, ko daudz raksta čatā? Nu? Tu dzirdi mani labi? Jā. Rakstā. Sandy, nepinies ar to glumo Kašeru, Osīs daudz labāks. Labs ideja. Paldies, skatītājs, arī jūs mīli. Jā, es esmu glumš. Es esmu glumais zutis šai vakarā. Es esmu glumais zutis šai vakarā. Nu jā, es jau Sandijai saku, lai viņa neņem pie sirds tādas jokas, tas, ka viņa nav taču domāta ne brīdi nopietni. Es esmu ievērojis, ka viņa visus šāda veida jokas tiešām uztver ļoti pie sirsniņas nabadīta. Bet mēs viņu rūdam, viņa gan jau beigās sapratīs visu to. Tīs ārā kā ciets rieksts. Tagad apkārt bez emociju cilvēki. Cilvēks. Nu neraudi, Salīte. Mano Salīte. Nu, Sandy, kas tur ir ar viņu, ko es nesaprotu? Nu, zini, kas ir? Es zinu, es tā līdzīgi jutos pēc Valentīna dienas balītes. Jo, saprot, ir tā, kad mēs te dzīvojam un gribās, pirmkārt ir ļoti grūti un tajos brīžos, kad ir kaut kāda iespēja palidot, tad, protams, mēs izmantojam to iespēju, un tad mēs esam tie, kas mēs esam patiesībā. Bet, protams, nākamā dienā tu piecelies un saproti par tām lietām, tev ir jāatbild, un kāds par to joko, un viss tas, un es saprotu. Bet tāpēc es tev teicu, vienkārši esi tu, kāda tu esi, un lai vienalga, ko par tevīm domā, par tevīm, ko saka, vienkārši esi, kā tu esi, un man tu patīc, kā tu esi, un tu arī patīc daudziem citiem, kā tu esi. Un tev ir atbalstītāji, viņi to mīl, kā tu esi. Un tad tie mirkļi, kad mēs varam priecāties un baudīt un dejot un lekt tajā džakūzī, tie mirkļi tad ir ļoti vajadzīgi, lai tu aiziet no visu, lai tu palidot un lai tu atkal pēc tam varētu turpināt ar citu elpu. Egija saka, ka viņai ļoti patīk Kašers. Paldies. Sandy, nu pasaka kādu vārdiņu. Es pasaku, ka vai nu es saņemšos, vai man aizies pilnīgi ciet. Kašer, zini, ko man jautāja čatā? Nu? Kašers un Sandija ir pāris?
Jā, mīļie skatītāji! Jūs vēl nesaprotat. Mīļie cilvēki, nekāpēšos te bārvešus, jo bārveši dažreiz noiet galīgi reizi. Valentīna dienā viss notika. Mēs esam ļoti labi draugi, kur dažreiz Tieši tāpat ir Skašers un Sandija. Mēs esam apskašeri. Mēs esam ļoti labi draugi. Drīz Sandē kļūs par blūmani. Sandija Vigante Blūmberga. Kāda mans vēlzārds ir Blūms Blūmanis, ja tu nezināji? Sandija Blūmani. Ar Kasparu Blūmani. Kaspars Vigants. Kaspars Blūmanis Vigants. Vigants ir labāk. Diez vai Kašers Jā, bet varbūt 3 uzvārdi. 29. februāris – diena, kuras kalendārā biežāk nav nekā ir. Okartes skatuves dzīvoklī sākās ne tā kā ierasts. Dalībniekus neviens nemodināja, nelika rausties ārā no gultām un nemudināja doties uz vingrošanu. Viņi, protams, nezināja, ka šī būs diena bez Hara, bet to, ka Haris ir pazudis, viņi ātri vien saprata. Kurš teica, ka šodien būs cita? Čau! Yes. Nezinu. Nav tieši 9 jau? Ir jau, man liekas, ka pāri 9 jau. Un šodien mums būs īpaša akcija rītaros, tāpēc, ka visi jau ir piecēlušies, laikam. Aiziet, tad sākam, jā? Hei! Aiziet vēlreiz augstu. Un uzliek. Izpūšam gaisu. Un vēl pēdējo reizi uz augšu. Pastiepiamies, izstiepiamies ar vienu rociņu, otru. Mašīna jums tūlīt kaut ko paziņos, un tad mēs visi gribēsim skriet ārā. Jā, mums īstenībā viņi ir nolaupījuši. Es novēru visu kameras pagriez. Jā, un zāģis sākās Viņš mums brīdzinās, ir aizslēgts durvis un viss. Un sāk laist iekšā gāzi, un mēs visi nosmokam. Jā. Un Bulks negāja uz aerobiku, jo viņš arī īstenībā sazvērējies tajā visā. Viņš tikko pie nektra runājās. Zini ko? Mums jau ir plāns, kas ir noticis. Haris ir nolaupīts, un ir aizslēdz tikko zaļās durvis, un tūlīt laidīs iekšā gāzi, un Bulks nebija uz vingrošanu, ja viņš ir iesaistīts. Viņš ir līdzjutējis. Jā, reka tēlā, tagad it kā nav. Neko nezinu. Es neko nezinu, bet no šejienes neviens ārā neizies. Neko. Kur tiešām kāds ir palīdz? Viņš ir aizmirst. Kārti, viņi var tā izdarīt tā kā mums. Kāri var tā izdarīt, un pēc tam jau tā varās mums laidīs. Tā, ka mēs tagad uztaisam 50, 30 un pēc tam ejam, jo baigi grūti būs. Nē. Ko, varam? Jā, varam? Nu, pakrati galviņu, ko varam. Kāri, kur ir mīnusi? Jā. Varam? Viņš tikko palaid uz leju to kameru. Varam? Nu, pakrati galvu. Viņš neprādi. Es negribu uztaisīt. Kāri, parād, varam vai nevaram tā izdarīt? Nu, nevaram, viņš neatbild, viņš ir nolaupīts. Viņš nolaupīts. Durvis ir aizslēgts. Guļus. Mums kāds ir nolaupīts, tas jums saka. Kāpēc aizslēdz durvis? Nu, nezinu. Taču tā Dievs, mēs tiešām esam nolaupīti.
Ai, tagad izskatījās ugunsgrēks. Mums ir buķels. Klara, nu paskaidro, kas notiek. Tu tā nedrīksti darīt ar mums. Tur nav haras. Mēs esam pārpirkti. Zāģi uzņēmums mums pārpirkti. Kāds uzņēmums? Arī šeit visi jūdzās. Nav jēga runāt, viņš ir piesaks pie krēsla, viņa kāds spīdziņa. Henry! Es eju dušā, bet ja viņš atļāvē kaut ko, nu? Skriep lika ārā. Es ieskriešu pie tevis iekšā. Rīt seriālā skatieties, cik interesanta Okartas skatuves dzīvoklī izvērtās diena bez Hara. Iecēlāmies no rīta, gultās mēs. Jā, mēs kopā, bez Hara balss skaistās. Jā gan, jā gan, jā gan. Hari, kur tu esi? Hari, kur tu esi? Oh, Hari, tu mums ļoti pietrūkst. Atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte.